Paldies rektorei, un viņa patiesībā arī ievadīja to mūsu šīs dienas fóruma tēmu, un jau dažos vārdos teica, kā jūtās augstskola šajā apkaimē. No savas puses varētu mazliet ievadīt mūsu šīs dienas fóruma diskusiju tādā gultnē, ka es varu teikt, ka es esmu rīdziniece. Es dzīvoju Rīgā visu savu mūžu, un esmu dzīvojusi šajā laikā dažādās Rīgas apkaimēs. Kad es biju pavisam maziņa, tad es dzīvoju Pārdaugavā, tajā apkaimē, ko šobrīd mēs saucam par Imantu. Pēc tam es dzīvoju Rīgas centrā, bet šobrīd es dzīvoju Grīziņkalnā. Un ļoti labi zinu to, ka tajā brīdī, kad es dodos tādās pastaigās pa Grīziņkalnu, tad tajā brīdī es bieži vien satieku tos pašus kaimiņus, mēs parunājamies, kā mums iet, un mēs zinām, kurā sētā vai kurā mājā ir kādi interesanti cilvēki. Un tādu Rīgā ir ļoti daudz. Tieši tas ir arī tāds mūsu mudinājums caur mūsu tematisko līniju ceļu karti mūsu programmā, atklāt, iepazīt dziļāk, atrast no jauna dažādas vērtības, dažādās Rīgas apkaimēs, šajās mazajās lielās bildes daļiņās. Tam arī veltīts mūsu fórums, un šodien esam aicinājuši mūsu kolēģis no dažādām Eiropas kultūras galvaspilsētām dalīties ar savu pieredzi. Gan tajās, kur jau ir notikuši Eiropas kultūras galvaspilsētu notikumi, kuriem ir jau savu pieredzi un sava tāda sajūta par to, kā cilvēki dzīvo, kā cilvēki rīkojās, ko cilvēki domā tādā apkaima kontekstā. Tālāk es gribētu dot vārdu mūsu viesei no Briseles, Eiropas komisijas pārstāvē, kas rūpējās par Eiropas kultūras galvaspilsētai, Annai Brančai. Thank you. Yeah, I'll probably speak here.